Labdien, mēs esam šodien ciemos pie Brigitas Lazdānas kundzes, bioloģijas skolotājas Mises ielā 8, kur jau ilgadēji jau ar savu dzimtu dzīvo Ēbelmuižas teritorijā tieši uz Lielās Kāpas. Un, jā, Lazdānas kundze, kā bija jūsu pirmās atmiņas, kad jūs, teiksim, varētu atspoguļot tās pirmās atmiņas, ko jūs varētu iedomāties būdam šeit, šajā ēkā, teritorijā pie dabas, vai tā ir daba, vai kaut kas tāds īpašs, teiksim, kas saistīts ar šo vidieni, teiksim tā, ja tā iedzīvinās. Saistīts tas, ko tā reāli var atminēties, ir 50. gadu sākums, kas varētu būt, bet tās ir bērnu atmiņas, kaut kas var būt kļūdains, bet interesantākais, kas saistās, kā es sēdz, uzreiz bija kalni, bērnu uztverē lieli, tīri, skaisti, koki, krūmi nebija, viņi bija tīrs smilšu kalns ar ļoti plānu zemsedzīti, bet bija skaists skaķpēdiņas, kas, protams, kā bērni interesēja, ka tās tur bija un daudz, silpurenes bija. Viss bija tīrs, skaists. Tālāk uz priekšu bija lielāka kāpa. Pāri ielai nākamai jau, tur bija slēpošana. Tur kalns bija tāds pamatīgs, tur ar visiem trampolīniem bija slēpošana. Un tā kāpa aiz sēdz, tā bija interesanta, tā kā atbrauc radinieki, brālēni, bet it sevišķi, ja vecāki kādu brīdi nepieskatīja, tad kāpā bija rakšanas darbi. Pat cik tie brālēni bija vecāki nekā es. Tad bija diezgan pamatīgas alas sarakts, kurās, protams, bija interesanti spēlēties, uzturēties, vecākiem pa briesmām, protams. Tas tāds aizrādījums un ka nē, līdz nākamai reizei, kad tikām pie teikšanas, tas atkārtojās. Jā. Vai cik jau brīnišķīgi. Mums bija pārgājieni, es Lazdānas kundze esmu arī, teiksim, pāri ceļam kaimiņos, un arī mums bija savu kompāniju, savu kliķi, un mums bija auklīti, tātad kādiem 4-5 bērniem. Tātad gan daudz kavotnieku un Fleja un Solvita un Bēziņa ģimene un Ceriņkungs un visi ielā 3. Tātad mēs bijām lielā kompānija un auklīt, un mēs gājām pārgājienā tiešām arī tās tuvējās liepu ziedus. Pie liepām liepu ziediem mēs pienāksim tālāk, jo viņš šeit arī, kā saka, droši ap 56. gadu rādījās tie stādījumi, ja. Un man bija tie 70. gadi arī tā vidus, teiksim tā. Un tad mēs tajās kāpās, kurš tās 12 metru augstās kā pēli, viens pie otru, kā bumbiņu tajā to smailu, tad mēs tur atradām, viņas bija apauguši arī zālītēm, teiksim, tādām interesantām. Tāda sausuma, laimiņi tur bija, kā sausā vietā, jo tā zemsedze jau ļoti plāna bija. Jā, un tad pēkšņi parādījās tāda kārtīga, tāda dzeltena un smagāka smiltīte. Mēs tā rakāmies, un tur bija laivas mums, un katrā laivā tad tiešām viens gals, otrs un pa vidu, kur sēdēt. Un tā mums bija, kā saka, tā mēs laivojām un burājām jūrā, kā saka. Tā mums bija šī jūra, teiksim, te priekš mums. Un vēl es atceros, jo bija arī smilšāji un šīs gaišās smiltis, kuras pavisam nejauši ieskatoties vēsturiskos pētījumus, 19. gadsimta vācu valodā izdotos, tas ir dabas, tieši tāds žurnāls šeit Rīgas dabas biedrība. To noteikti arī jūs kā speciālisti un arī speciālisti zina, bet man tas bija atklājums, ka arī tiešām redz vasarā šīs baltās smiltis, viņas nedaudz spīguļo. Un tur rakstīja,
ka tas notiekot zibens laikā, ka tie kvarca tātad molekulas kaut veidā savienojas, bet tas tieši ar zibens, ar to elektrizāciju notiek. Jā, tad bija man kaut ko, man šī te iedziļināšanās mūsu apkaimē un dabas vērtībās, un tiešām vienreizējās dabas vērtībās kā iekšzemes kāpa, kas ir tiešām pie mums Latvijā 2000 daļa tikai, jā, un it īpaši, ja smilšai parādās. Un, kā es jau kartē rādīju un jau varbūt iepazīstināju, ja vēl ne, tad jā, kad jau pirms 100 gadiem izdotajā kartē, kur līgas plāns un atzīmēt tādas zaļākās vietas un apbūves vietas un tā, tie baltie tādas baltie, jā, planku un baltās vietas un tādām smalkām vietām kā smilšāja vai kāps atzīmēts, un tās ir ļoti maz. Jau pirms 100 gadiem, ja, teiksim, cilvēki saka Rīgā, gandrīz viss uz kāpām uzbūvēts ir, tad, jau pirms 100 gadiem bija plānos būvniecība vai potenciālā būvniecība, un šīs baltās vietiņas bija ļoti retas, ļoti retas, bet ļoti īpaši bija nedaudz pie Māras dīķa mazpleķītes, tad vēl vienā vietiņā, bet šī Ziepniekalna kāpa ir tiešām parādīta no Daugavas lejteces, no pašas Bišu muižas, tā kā tāda vesels kilometrs līdz 2 kilometru gara līnija ar caurējoša, tieši līdz jūsu mājām, varētu teikt, tiešām līdz mums. Jau viņi iet uz priekšu vēl. Bet, apmēram, jā. Jā, apmēram. Jā, tad, kā saka, jā. Un tad kā tas ūdentiņš, kas saistīts ar to ģeoloģiski, jā, kas tad tālāk parkā. Un jā, interesanti. Tātad tāds atklājums bija. Jā, ar kāpām es gribu teikt, jā, tā saule arī. Es sāku par ģeoloģiju, bet tā bija tā no bērnības, protams, tā saule un tās smiltis un tās smalks, tā bija tā ļoti īpaša atmosfēra. Tieši jūras tuvības, vai kad vējš bija. Un arī šī noteiktā, es kā 70. gadu vidus, arī, kad šīs divas kapsētas, tas deva tādu nopietnību. Es nevaru teikt, ka smagnējību, tieši tādu nopietnību, ka kaut kur arī ir notikuši kaut kas vēsturisks un kaut kas ļoti, par ko mēs vēl maz esam, par ko mēs varbūt tā nesaprotam, tas deva tādu iekšēju sajūtu mums, es atceros, un es arī runāju, kad es tagad runāju ar maniem bērnības draugiem, ka tas tomēr tā deva savu lielu nosvērtību iekšēji. Kā jums veidojās šī te miedarbība ar teiksim, ar Ziepniekalnu kapiem? Kas attiecās uz Ziepniekalnu kapiem, pirmkārt viņi bija, tas laikam Latvijā visur kādreiz bija, kad par konfesijām jau bija sadalīti. Jā. Ka bija par ticībām nodalīti atsevišķi, kurā vietā ir katoļu pareizticīgo un tā tālāk sadalīts. Tas bija sākotnēji. Arī tā kapu daļa, kas pienāk pie Tumsielas, tā bija ļoti maz abēdījumu tur bija pašā sākumā. Viņi bija drīzāk atgādināja kāpu sākotnēji tādu maz. Bet bērndienās tā bija arī pastaiga vieta, kur mēs gājām cauri. No vienas puses tas laikam mācīja arī to bijību un gāja cauri, apskatoties pieminekļus, sakoptību. Tas tāda pastaiga vieta, bet ne drūma. Tā ir, jo latviešu tautai jau laikam ir raksturīgi, ka mēs nerunājam pa miršanu, bet aizejam jaunākā, nākamā līmenī vispār. Tas ir tādi, jo aiziešana jau ir aiziešana, jā, bet par tādu tieši, ka miršana jau nerunā. Jā. Un tāpēc tā īpaša drūmuma tas nebija,
Tur bija puķis, bet tas bija pats par sevi saprotams, ka kapos puķis nav, kaut arī viņas nav pie kopiņas, ka tās nav domāts noplūkšanai, atnešanai mājās, kad kapos nekā nedrīkst aiztikt. Tāda audzināšana bija reizes arī. Jā, pareizi. Tā šī doma, kad kapos jāpaliek kas kapiņos. Jā, no kapiem nekā mājā nenes. Jā. Ļoti, jā, pareizi. Un varbūt, teiksim, ir atcerieties kāda, es ar Astrid kundzi otru kaimiņieni runāju, kur kā kapu pārvaldniece strādāja, ka viņi stāstīja arī, ka teiksim, tas laiks, kad tiešām viņas ļoti satrauc un kas viņiem ļoti, ļoti nepatika un iekšēji, tieši, kad pazuda no kapiem, jā, tieši šī tēlniecības momenti, jā, kad bija jo viņi jau vairāk kā viņi strādāja un ļoti pārzināja, vai jums uzskata kaut kas tāds īpašs tā, kas tagad, kāds tēlniecības moments šobrīd no bērnības, kurš varbūt tagad tā, ja nē. Nē, vienkārši arī tā bija staigāšana, skatīšanās. Jā. Pēc tam jau tas drīzāk bija tanī laikā, ka metāls kļuva aktīvs, kad no kapu pieminekļiem pazuda burti, ja tie tur bija no krāsainā metāla, tāda, bet tie jau ir jaunākie laiki, un tas ir tāds. Arī kapu malas, teiksim, tas ir kā arī tas varbūt, tāda necieņa. Jā, absolūti. Kādas atmiņas jūs, tas arī jau agri jau jūsu bērnībā vairāk saistīt atpakaļ, ejot uz bērnības pusi, kā veidojās, vai kādas varbūt bija, jo tepat pie jūsu mājām, teiksim, laikam 50 metru attālumā ir šie brāļu kapi, kas dēvēti kā zem padomju, un ir piemineklis kapi, bet tur ir 14,000 nezināmi cilvēki un 1,000 zināmi cilvēki, vai arī cita veida apglabājumi. Jo, teiksim, arī mani kaimiņi un arī vairāk kaimiņi runā, teiksim, par mēra laika apglabājumiem, jo, saka, tas jau tad it kā mutvārdos pāriet, jo dokumentēts, redziet, nav vienkārši, jo tā dokumentācija mēra laika 17. gadsimts, protams, ir vācu valodā, vēl tādā rakstā, rokrakstā, tur ir ļoti, pētniecība, rokraksta pētniecība jānodarbojās un tiešām ļoti, varbūt, kad iespējams būs izzināt, ja? Bet, cik saprotams, tad to nodod tālāk tādā tautas valodā, ka tas tā tomēr tālāk paliek, vai kaut kas arī jums tas ir dzirdēts un varbūt arī, teiksim, saistoši tiešām arī kādas ir šo karu sekas, vai pirmā, vai otrā pasaulē, taču tad pie šīs varbūt tomēr tās traģiskās nots kaut kur saistīt, kas te arī šobrīd. Katrā ziņā tie kapi tiek, tie ir sveši manā uztverē. Un tādi viņi, teiksim, pret mūsu ģimeni vienmēr tādi bijuši. Sveši. Kas tur ir apglabāts? Tas arī no tā, cik tanī laikā runāja, nekā konkrēti, un diezgan apšaubām, ka tie ir tiešām padomju armijas kapi, un vienkārši tāds, pa tādiem viņus izveidoja, manuprāt. Bet, tas tā, runa līmenī. Vienīgi atceros, ka tas, kas tagad ir pamests, kad tiem, kam vajag atzīmēt lielos svētkus, kad viņi var skriet un atzīmēt nezinu kur, bet šeit, kur tiešām ir izveidoti, it kā padomju karavīru kapi, ka neviens jau viņus nekopa un arī tanīs iepriekšējos gados. Kaut kāda bērnei parādījās un tādi. Vienīgi, ka priekšā, tur, kur tagad ir, gandrīz vai kapu priekšā džungļi no Graudielas, tur dārznieks, kas bija, Veiheļkungs, kas bija kapiem, cik es saprotu, dārznieks, kad it kā tika stādīts liepas, un kamēr liepiņas ir mazas un nav izaugušas, pa starpu sastādīja papels, kas ātri augs, lai ir apzaļumots.
Nu, pēc tam bija doma, ka tās papils jāņem ārā, lai liepas var dzīvot. Nu, tagad tur ir džungļi, jo nekas jau tālāk netika darīts. Tas ir kā visur, nu. Ātri vajadzēja, ātri uztaisīja, un pēc tam vairs nav nekāda interese. Ja es eju garām, teiksim, šai liepu, teiksim, tā it kā tāds parks, ok, tas ir... Nu, viņš pēc parka gan neizskatās pēc džungļiem. Pēc džungļiem, bet vismaz to ideju, ka tur kā tāds simetrija domā. Jā, stādījumi tur var ļoti labi saskatīt, bet tās papils tagad tā ir saugušas, ka viņas vairs izņemt ārā, lai neskādētu liepām, tad jau katram kokam arborists ir vajadzīgs, lai normāli izņemtu. Tā kā tas ir pagājis laiks, kurā neviens nelikās nezinis par to. Tāpat kā nelikās nezinis pa vecajiem vāckapiem, kur skolas sportlaukumu varēja ierīkot. Jā, un tā arī man tieši sajūta un doma un vēlēšanās, kad Eibelmuižas teritorijas apkaimnes biedrība sniegs tātad Rīgas pilsētā arī iesniegumu un kultūra mantojuma iesniegumā, lai izveidotu tātad vienu vai nu piemiņas tāfeli vai vietu, ka šeit ir bijuši šie apglabājumi un ka tāds notikums ir noticis, kā šos 4 gadus, kurus šajā skolā pavadīju, nu, man bija tā iespēja skriet tos 100 metrus, virs šiem apglabājumiem, teiksim tā, ja? Kad kaut kas tāds notiek, un kad tā ir vēl jau vairāk nepieciešama, tas parāda tikai to, ka vēl jau vairāk un vēl jau dziļāk, jebkurai darbībai, pirms to tiek darīta, ir vajadzīgs nevis vienreiz pārbaudīt un pētīt. Izpētes darbs ir vajadzīgs. Jā, bet 2 reizes un 3 reizes. Izpētes darbs un arī cieņu, jo nav jau, tur jau nebija runa par izpētes darbu, jo tur bija ļoti labi saglabājušies krusti vēl. Nu, vismaz starp 50 un 60 gadiem. Tie krusti gadus, kuros cēla skolu, to es neatceros precīzi, un tas tā nesaistās. Bet tie krusti bija saglabājušies, tur jau nav nekāds izpētes darbs vajadzīgs, tur ir vienkārši cieņa vajadzīga pret kapsētu. Absolūti, tas ir absolūti arī... Un ja runā par Eibelmuižu, es domāju, ka te ir acīm redzot būtiski arī tas, kad... šis Eibelmuižas parks un teritorija savā laikā jau bija arī kā Rīgas pilsētas tāda atpūtas zona, jo es, protams, to neesmu pieredzējusi, bet no vecās mammas nostāstiem, ka, nu, laikam, meteņdiena, nepateikšu, šie pankūks svētki bija, un savā laikā, ja man Rīgā prasīja, kur tu dzīvo, atbild bija pankūku ciemā, jo tā pankūku ēšana pie Eibelmuižas parka, nu, tā no Latvijas laikiem bija iegājusies, un tas nosaukums bija saglabājies. Tā, jā, tas ir tas jaukais, un es domāju... Tas ir tikai, nostāstos, man nav ne pierādījumi, nekas, bet, tas, kas ir saglabājies, ko es atceros. Bet tad nesiet jūs vienīgā, arī man ģimene, arī tieši pašā pankūkciem, jo tas tā nāk tāda, vai nu ironiska, vai nu toreiz tāda... Nē, es atceros, kad stāstījums bija, ka no Rīgas brauc ārā un cepa pankūks, un tur, jo, pareizticīgiem ir tā pankūku cepšana, un es tagad nepateikšu, es pieminēju meteņus, bet ļoti iespējams, ka es jaucu, kurā brīdī tas ir, ka tā pankūku ēšana ir, manuprāt, saistās ar ticību, kaut kā tradīcija. Vai cik interesanti, cik tas ir, jāsaka, brīnišķīgi, ka arī tādas, tik daudz kultūru vēsturisko slāņu ir mūsu apkaimē, to tradīciju. Cilvēkiem vienmēr ir bijuši svētki, ir paražas, tā kā,
Nē, ļoti interesanti, ja jūs sakiet, teiksim, no pareizticīgo cilvēku puses. Man teiksim, liekas, jā, ka tas šeit, ir tieši ar to saistīts, jo tagad arī daudzreiz pieminu un Jā, ka es tas tā varētu nosaukumu būt. Jā. neatceros. Jāatjauno. Jā. Jāatjauno ekrāns. Jā. Viss kārtībā. Nē, viss kārtībā. Jā. Viņš, kā saka, bet viņš rakstās tālāk. Jā, pankūkciems, jā, tas bija kā, es brīnišķīgi tieši no jums, varbūt es bērni jau palēju to grāmatu, bet, kā saka, manā ģimenē jau to stāstīja vecāmāt un tā, kā saka, paudze, jā, tas. Vecai paudzei bija zināms. Zināms. Bet vai tas bija komervīderiem saistīts, ja tas bija Nē, tomēr? es domāju, pavisam cits pankūks. Tur pavisam citu opera. Jā, tā ir cita opera, jā. Pankūks. Jā, tur tāds noteikti tās brīdis. Jā. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Jā, kā jau mēs nesen runājām, arī interesanti šie cilvēki, jo ka mūsu, kā saka, statūtos ir statūtos arī tā, ka jebkurš bijušais īpašnieks ir kā goda viesis un ļoti interesanti, kādi cilvēki, teiksim, jau no pašiem sākumiem šeit ir bijuši un arī, ja, manās mājiņās ir redzams, kad ir ļoti arī dažādu iespējams uzvārdu bijuši, un tad redzējums, ka tāda tiešām ļoti interesanta plejāda un kultūra vēsturiskie slāņi dažreiz gājuši cauri mums mājām. Jā, arī ļoti interesants veids. Jā, un tas, jā, vēl kaut kas tagad pie nākošās tēmas pārējot, varbūt, ka, jā, to arī man no bērnības nāk par tādiem ievērojamāk tāds moments, jūs ļoti labi devāt priekšlikumu domu par ielas garumā, par Misas ielu jau raidījumus televīzijā. Jā. To es nodevu tālāk kolēģiem žurnālistē televīzijā. Viņi sameklēs. Es domāju, ka vajadzētu būt, jo tas bija ļoti nopietnas raidījums. Tad ir tāds brīnišķīgi. Un kā tas, varbūt, jā, ar cilvēkiem kontakts bijis. Jo, man vecāmāte arī 60 gados strādāja, teiksim, viņas pienākums sajūt bija saucamie iela komitejas pārstāvja. Tieši tas bija manā skatījumā, tas tiešām burvīgi bija, jo tad vienkārši šī iela komiteja bija 2 vai 3 ielīgas, kur iziet cauri, un tas principā tā ir tā kā tāda biedrība pati par sevi, ja kaut kas notiek, vai kaut kas tur tiks plānots, vai tā. Tad jau bija visur izziņas vajadzīgas, lai visu, ko darīt, bija vajadzīgas izziņas, un tad uz ielu komiteju gāja, un tur jau to izziņu dabūja, tāda. Jā. Toreiz jau bija stingri cilvēku uzskaita un kontrola vajadzīga, acīm redzot, un tāpēc viņi bija. Redziet, man arī bija cita vajadzība, man liekas. Arī mana pieredze jau kopš es jau, kā es jau teicu, laiku manu vienu pusmūžu es esmu tagad šobrīd Latvijā dzīves un audzis un otru pusmūžu esmu Vācijā. Kā jau gadījums stāstīja arī tur, kad man 100 metru attālumā vēlējās celt un, kā saka, mans viedoklis tika tieši vēl paskastītē vesels buklets ar jautājumiem, vai man kādas pretenzijas būtu, un ja kādas, bet tie bija tik daudz jautājumu, un tur nebija pat runa vieta, jo es pašā centrā dzīvoju, un tur nebija tam vērts, teiksim tā, par to runāt, bet, un tad tikai tā ēka tika pēc, tiešām tagad, viņi gandrīz tagad 8 gadi pagāja, 8 gadi, ja, no tā brīža, kur bija tā vēsture, to es saprotu, jā, vai tā ir cieņa iespējams pret iedzīvotāju, tieši tur, kas blakus dzīvo tūmā, ja, teiksim, tie 100 vai 200 metri, jo tā noteiktā veidā izmainīs vidi un zinās, kā tas būs. Jā, un ja mēs runājam par personām, var kaut kādi brīži ir palikuši, teiksim, kad arī tālāk
kāda profesija, varbūt, ja kādas profesijas mūsu apkaimē ir interesantāk, jūs kā bioloģi, ko tas ir fantastiski profesija. Tad Miss 18 bija ar virvēm, tas ir fossa māja, gonga māja, tas bija virviem, tātad vēsturiski ar virviem. Varbūt ir kādi interesanti, jo tiem vēsturiskiem laikiem kādi, no manas viedokļa, man vecāmā stāstīja, ka Lidija Freiman ir dzīvojusi, kur viņa arī pati... Viņa īrēja, jā, tā māja, kas ir tagad galīgi. Jā. Ja nav saimnieks, tad viņi iet uz sabrukšanu, viņi izskatās ļoti bēdīgi. Jā. Tas bet tas bija sen, un tas bija viens brīdis, ka viņi tur dzīvoja, kamēr pilsētā dzīvokli dabūja un kaut kāda. Jā, un es stāstīju, kad arī, savā bērnībā, kad vienmēr paticis mūsu ceriņu klāsts. Kā jūs domājat, vai Misas ielā ar ceriņu klāstu ir bijis vairāk, vai viņš ir tāds pats palicis? Kurā mājā manā viņš nav, jo viss iet un mainās, bet ceriņu vispār ielāja daudz, izņemot šogad, ka neziedēja, ka tādā drausmīgā karstumā, sausumā. Ceriņi palikās, izzina pumpurs un tā arī palikās. Cerams, ka nākamgad ziedēs, jo, tiešām iela ir zaļa, bet ielā ir tik daudz, kas mainījies, kad, tāda ielas sakopšana ne visi uzskata, ka jākop iela. Nē, tas tā zaļā zona. Zaļā zona. Jā, brīvā zona. Jā, par to nākotnē arī tīpaši, kas visvairāk man pie šie parādos, tā ir satiksme. Protams, tā ir tā Graudielā, un tas ir, kā saka, šobrīd ir jautājums par to, kas ir atkal ar ekoloģiju saistīts un kā tas viss notiek. Vēl ir personība, mēs runājam par to cirku, un to, ko es arī par to personību no cirka. To man arī ģimenē tā, es atceros, bet jūs varbūt vēl vairāk tur tiešāk. Nē, man ir skumji, ka es nevaru nosaukt uzvārdu. Es jau jums teicu, ka var sameklēt cirka vēsturē, jo šis kungs, kas dzīvoja uz stūri, viņš bija ievērojams mūsu cirka vēsturē. Viņiem tā māja piederēja, un viņa ar kundzi dresēja sunīšus. Mums kā bērniem, protams, bija interesanti, ka tā kā tās nodarbības bija, tad pie sēdes diezgan bieži bija bērnu bariņš saklūps apkārt un skatījās, kā notiek šī sunīša apmācība. Tas tā interesanti, bet vēsturiski vai ne viņš ir tiešām mūsu cirka vēsturē ievērojams cilvēks, ko viņi piemin cirks. Tad tie bija tie 50 gadi droši vien. Tas tā, 50, 60 gadi, jā, kamēr Livciem iela nebija, es atvainojos, izcūkot un nojaukta tā kreisā pusē aiz viņiem. Tā kā, bija tā. Jā. Tur vēl bija tā kā Livciem iela, pirms viņa, kā saka, bija autentiska, tas bija man ceļš uz skolu. Tur mēs daudz gājām arī uz gan pa Livciem ielu uz 5. tramvaja galpunktu, jo autobusi jau bija nosacīti un reti gāja. Tad tuvākais transports jau bija 5. tramvaja galpunkts, uz depo gāja. Uz depo vai tā pēc Teodas ielas Robežiela tur, vai tas pareizi? Robežielas stūrs vienīgi. Jā. Tur, kur depo tur arī, viņš jau to līkumu met ap depo apkārt un uz turien gāja. Tur uz stūri bija vēl tirdziņš, Toņkalna. Toņkalna tirdziņš? Toņkalna tirdziņš, jā, es arī atceros. Kur zemnieki vēl brauc ar zirgu pajūgiem, tas vēl bija. Un tātad līdz Livciem ielai tur jau bija šī vēl vēsturiskā Livciem 2, Livciem 1, atceros tāds mazs koka ēkas,
Un pēc tam, pēc Līvciem ielas šis attēlums, vai viņš arī jau bija apbūvēts, vai kad viņš sāk apbūvēt līdz tam tramvajam, kā viņš rādās? Viņš jau tāpatās kā 60. gados, man liekas, Celtnieka iela visa. Jā. Tā arī tā puse aiz Graudielas uz, pa kreisi aiz Graudielas. Tur jau visur bija līdz, faktiski varēja iet arī no Graudielas diezgan taisni iziet uz tramvaju, bet tur visur it kā tā kāpa turpinājās, bet tur varēja redzēt arī karlaiti izrautas bedres, kurās, diemžēl, gan dzīvnieku līķi pa prītiņam bija iekšā un viss kas, bet viņas bija neapbūvētas, tāds pašs kāps bija. Izskatījās. Un to jau visu sabūvēja, manuprāt, 60. gadu sākumā. Aizbūvēja visu ciet. Jā, visas tās tad mājas. Līvciem iela gals līdz tai Telcielai. Teiksim tā, šī pusīt. Jā. Tā jau arī izskatās. Tad šis ir principā tas 60. gadu. Tās visi, gan privātās mājas ir 60. gadu, arī tās, kas iet Celtnieku iela laikā. Taigarmalu, tas jau viss ir 60. gadu apbūve. Bet kuri tad mums bija nākošie kaimiņi, teiksim, ja mēs tagad skatāmies, jo pēc kartēm sanāk šī kartupeļu iela, kas, teiksim, ja no Līvciem ielas ir kartupeļu iela, tā ir viena no tām antīkām, un Mālu iela, tā, ja mēs tā... Kartupeļu iela, Mālu iela, Vadaks iela, kas ir pa ko gāja cauri, Un tad aiziet uz Vienības gatu, bet ja mēs tagad skatāmies, teiksim, pāri tai kāpai, diemžēl tagad tur tāds... To puses nepārzinu. Tur ir Mālu iela, un tur ir tas vēl nepārzinu, bet es tā vairāk... Un tur uz stūri, ir, Mālu un Graudu. Mālu iela, tā jau arī vecā apbūve vēl, jo pa Mālu ielu gāja uz 10. tramvaju, kad viņš parādījās, tad praktiski pa turieni, uz Purnieru pietur gāja, un tad tur bija uz stūri Čigānu mājas, ko es atceros, kāds bija, un tas bija interesanti vispār vārti vaļā, un tās bija lustīgas. Tās bija lustīgas, jā. Tās bija lustīgas. Jā, traki interesanti. Tiešām fēni, katram savu padarīšanu. Un arī, es arī satiku. Un tagad ir ļoti arī cienījami kaimiņi, arī Mālu ielā, teiksim, pie gandrīz Kalvaka kungs pie ar savu cienīto arī Mālu un Graudu ielā. Un man šķiet arī mūsu konferencē vasarā savu vārdu arī pieteicās brīnišķīgi Māra Bergmans kundze, bet varbūt es tagad šobrīd to uzvārdu nepareizi saklausīju. No viņas, kādā ziņā no Graudielas 15, viņiem tā sanāk. Un, mēs visu darīsim un aizstāvēsim, jo viņas tiešām ir brīnišķīgas mazas koka vēsturiski izcila liecība, kur tieši Rīgas robeža izbeidzas, teiksim, un viņi jau gāja, teiksim, tieši līdz jūs pāris metri līdz tai kāpai šeit. Un tā mēs esam jau iebilmuši tajā teritorijā, ja mēs tā skatāmies, vēl pirms kara, bet tie mūsu pirmie kaimiņi, kā Rīgas pilsētā varētu tā teikt pareizi, kaut kādā veidā, kaimiņi. Un viss šī veida. Paldies, liels Lazdāns kundze. Tas jebkurš atmiņas stāsts, jebkura detaļa ir ļoti no nozīmes, un tas parāda arī tās stiprākās izjūtas, kas cilvēkam saglabājies no savas būtības. Un man šo vidi, kā saka, man vienmēr bija, tā ir šī gaisma, tās ir šīs smiltis, tās ir šīs zālītes, un tās ir šī laivu būvēšana tieši tajā vietā, un tomēr kaut kāds, kā bērnam, bija to, jo, redzat, man savādāk sajūt, jo es dzīvoju Līvciem ielā, un man nav tāds tieši kontakts tad izveidojis, man ir tomēr tāds pārgājiens savu veidu, tāds nevarētu. Un, teiksim, šādām divām vietām tāda nopietnība,
Bet šīs kāpes tev, teiksim, šī spēlēšanās vasarā un tā staigāšana un viss šā zālītes un to, un kurš tad tur aug, ja. Tas bija ļoti tā, kad jau bērni no mazotas tik iepazīstināti ar dabu, ko pameklēt, kas tad tur ir un kā tad šī izskatās, vai, ja. Tiešām tā kā dzīvot, saprast jau pirmās, es domāju, jā, kad ja man šodien patīk šī daba, tad bija noteikti šie pārgājieni tam. Jā, tieši tās savais, kāpēc. Tur varēja uzturēties, jo tad nāca laiki, kad tā kļuva par Rīgas izgāstu. Tieši tā, dzimtars, jā. Dzimtars, nē. Pati pilsēta. Pilsēta tīri ielas ar kaut kādu putekļu sūcējām līdzīgi. Tāds mazs mašīnīts. Tos savāktos smilts netīrums izgāz kāpā. Tā kā drīzāk tagad to celtniecību es vairāk uztveru kā pozitīvu nekā negatīvu. Jo tas, kas aiz sētas notikās, nāca bomži un dedzināja to te izolāciju no vadiem nost, un bija nožēlojami viss. Tas ir, bet kā jūs domājat, ja tagad kāpes tiktu atjaunotas? Tas ir bezcerīgi. Tas ir bezcerīgi. Bezcerīgi. Kurš mūsdienās nojauks tikko uzbūvēt māju, es tik naivi cerēt nespēju. Laikam, vai pavērts, vai kā. Nē, Jā. Un tādīs laikos neviens neprasīja, un paši mēs satraucamies, vai mūs noslaucīs no zemes vai nē, jo neviens jau neprasīja, vienkārši būvējās. Jā. Tā kā cerēt, ka tagad, kad tomēr dzīvojamās platības trūkst un tā tālāk, ka nojauks māju, nē, tam es netiku. Es domāju, ka dzīvojamās platības, tur ir dažādi jautājumi, es domāju, ka dzīvojamās platības netrūks. Protams, ka var skatīties un Rīgi neapdzīvot un Brīvības iela ir ar aizlīmētiem logiem, bet vismaz nenomazgātiem un skaidrs, ka tur neviens nedzīvo, bet šie īpašuma nosacījumi, kam viņš pieder, kam nepieder, tas viss ir tāds. Tas viens no tiem aspektiem ir tas, kā nav novērtēta daba un nav rūpējušies par dabu, jo iet šeit par to, ka tā nav, tas nav 200 dzīvokļu projekts, kas tagad notiek, tas ir projekts, kurš notiek uz vienas unikāla veidojuma no leduslaikmeta, kurš jau pirms 100 gadiem ir iezīmēts kartē, kā izcils, kurš šis veidojums ir. Un kur jau pirms 100 gadiem bija izplānots, kad Rīga ir aizbūvēta, bet šis veids paliek, jo arī toreiz tas tika cienīts. Šodien ir vēl vairāki, likumiski, arī no Eiropas īpaši aizsargājumais biotopu veids, kuru, diemžēl, ar visiem spēkiem, un tie cilvēki vai paudzi, kuri ir jaunāki par 50 gadiem, to nepiedzīvoja, kad šeit šī kāpa, eksistēja. Neeksistēja, jo viņa jau tika jau iznīcināti ar jautājumu šī kāpa veidojumu, kur autostāvoja tika izveidoti. Un tas ir jautājums, jo tomēr jau, kā jau mēs runājam par šiem apglabājumiem, kur šie vācu krusti stāvēja pie skolas, kur 150 metri netālumā, tas ir viens noslēpums, kas tika turēts. Un tad ir otrs, kas pie Ziepniekalna kapiem, kur jau ir 2 liecinieki, kur arī vācu krusti ir bijuši, un tieši šī problemātiski, kur pēc būtības šobrīd būvniecība notiek gandrīz vai uz apbedījumiem, jo nav jau pierādījumu tam, cik pamatīgi un kā vispār veids izpēti par apbedījumiem. Tātad tā ir vēl viena, un tāpēc ir šis jautājums,
kāpēc bija nepieciešamība tad to slēpt, un kāpēc par to nevar runāt, un kāpēc bija šīs kāpu tātad pēles, kuras 12 metru augstumā tieši pie masu kapiem ir arī tika iznīcinātas. Jā, tie ir visi šie jautājumi, kāpēc daba bija, vai daba bija vainīga tam, kad bija šeit, kā saka, varbūt tomēr šie arī traģiskie notikumi, vai arī vienkārši daudz komponentu kopā. Un, jā, bet mūsu biedrība tomēr, kā saka, viņa cīnīsies un par vienu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas vērtību kā kāpa, kā iekšzemes kāpa, jo kāpas pie jūras ir daudz. Mēs esam ļoti apsveicam, ka par tām rūpējas, un tas ir saprotams, varbūt, kad kāpu speciālisti ir par maz Latvijā, lai viņi vispār aptvertu šo te darbu, jo vienkārši Latvijai ir ļoti liela un gara jūras līnija. Bet tomēr jau tagad Latvijā ir jau kā pie galvas jau iekšzemes kāpas Leitecē, tad ir arī Cirgaļu kāpas, kur ir vairāk kilometru gaujienu, kur gaujienu atrodas, un uz Valkas puses ir 2 kilometru garumā. Un šī ir arī viena no tām retajām iespējām, kur vēl Daugavas Leitecē, vis tālākā vietā no Rīgas ir kāpas, un vēl pie tam smilšainās kāpas. Un jā, domājam par tomēr, kad iespējams, kad viss šis kopums, gan šie noslēpumājumie abedījumi un jau zināmie abedījumi tagad, ir ļoti īpaši tāda simbioze ar dabu, kur līdzīgi arī tieši mūsu partneru pilsētā Brēmenē, arī Mansdorfa kāpa un Mansdorfa kapulauki. Principā šajā simbiozē ir līdzīgi kā mums šeit ir. Tas ir reti, bet tā tas ir. Tas ir interesanti, jā. Jā, tas ir reti, un tātad mēs arī skatīsimies un redzam, ka šī kāpa Brēmenes pilsētā, tātad arī perifērijā, jau ir aizsargāta kopš 40-50 gadiem. Un tātad redzēsim, vai Rīgas pilsēta viss ir darījusi arī likumdošanā par kāpas aizsardzību, jo Eiropas likumi jau funkcionē kopš 92. gada. Jā. Lai veicās jums. Paldies! Prieks, ka jums ir tāda enerģija, ka jūs cīnaties tā kā. Lai veicās! Paldies jums par stāstījumu un sirsnīgi pateicamies. Nekas jau īpaši nebija. Nē, bet tas... Es nospiedīšu tādu, kad beig.